Sveiciens Dievam mīļoto meitiņu skatītājiem un klausītājiem. Šajā reizē pie mums viesos ir Mārcis un Agnese Dejus. Agnese ir zināma kā certificēta vecmāte, savukārt Mārcis ir misionārs, Latvijas misiju vadītājs Exodus Riga, kā arī Baptistu draudzes mācītājs. Šis laulātais pāris laulībā ir pavadījuši 19 gadus, kas, manuprāt, priekš mūsdienām ir jau samērā rets ilgums. Facebookā arī ik pa laikam redzam, ka šis laulātais pāris dodās dažādos pārgājienos un kopā smējās, priecājās un jokojās. Un tad tiešām interesē, kā jums ir izdevies visu šo gadu garumā saglabāt to optimismu un dzīves prieku. Protams, arī iesāksim un gribam arī mazliet dzirdēt ar jūsu iepazīšanās stāstu. Tādēļ dodu vārdu Agnesei un Mārcim Dejus. Sveiki! Kā tad mēs iepazināmies? Jā, tas bija jau jau vairāk kā 19 gadus atpakaļ. Un tas notika kaut kur starp Talsiem un Rīgu. Precīzi vietas nevar pateikt. To neviens nezina, jo mēs iepazināmies autobusā. Mēs bijām uz kādu kristīgu nometni kopā aizbraukuši. 3 dienas neredzējām, droši vien, ka redzējām, bet nepamanījām viens otru, bet atpakaļ ceļā kaut kā gadījās, ka Agnes sēdēja vienu rindā aiz manis, un tad mēs visi kaut ko runājām. Patiesībā runāju es. Tas ir tas, ko es atceros, kad Agnes skatījās vairāk kamerā, ko viņa bija sapilmējusi, un es visu kaut ko runāju. Likās tāda ļoti klusa meitene. Tev arī tā likās? Es būtu klusa? Nē, es zināju, ka tu ļoti daudz runā, bet es neko nedzirdu, ko tu runā, un es tikai māju ar galvu, jā. Jā, un tad tā bija vasara, tieši Jāņa nometne, bišķiņ kāds pāris mēnešus vēlāk mēs, kā parasti vasarās draudzēs ir mazāk cilvēki, un tad pēc kā dievkalpojuma augustā Mateja Baptistu draudzē tur ir kafejnīca, un tajā kafejnīcā kaut kā sēdējām pie viena galdiņa, sākām runāties. Un tad es teicu, jā, mēs jau ar tevi satikāmies tur autobusā. Un tad to kafejnīcu slēdza ciet, teica, baznīcu slēdzam ciet, beidzies darba laiks. Un kaut kā bija interesanti sarunāties ar viņu, un mēs teicu, aizem, varbūt vēl kaut kur parunāties, iedzert tēju. Aizgājām uz Lulu Pīcu, arī to aizslēdz ciet, aizgājām uz citu kafejnīcu, turpinājām runāt, arī to aizslēdz ciet, un tā mēs līdz 3 naktī pie viņas kāpņu telpā norunājām. Un kaut kā gadījās, ka es tajā laikā studēju arhitektūru, un es aizmirsu savu tādu rasējumu futrāli ar rasējumiem, un tas bija iemesls, lai mēs atkal satiktos, iepazītos tuvāk pēc kaut kāda laika. Un tas, ko es atceros, ka vienmēr bija ļoti interesanti ar viņu runāt. Nebija doma, ka mēs uzreiz precētos vai kā. Es biju atvērts tādām attiecībām, es lūdzu par to, bet jā. Bet tu biji gatavs man precēt 2 mēnešus pēc draudzēšanās sākuma? Jā. Jā, es atceros, bija augusts beigas, kad mēs pēc tām kafejnīcām tur staigājām, ja? Un pēc tam bija novembris, man liekas, 1. novembris, kad es oficiāli tev teicu, vai es varu tevi, bet vēlēs kļūt par mani draudzeni. Ārā lija lietus, mēs gājām pa ielu. Un runājām tādas nopietnas sarunas, lietas, un tad teica, ka jā, man liekas, ka tā. Un tad pagāja kaut kādi 3 mēneši, bija 4 februārs, jā. Un tad es gribēju, man jau brītīgi rozā brilles bija, tev nebija rozā brilles, tu biji 4 gadus vecāk, joprojām esi 4 gadus vecāk par mani. Un es jau biju domājis, precēt, bet ko es darīju? Man kaut kā bija Dievu garu vadība, paldies, ka viņš vada. Tad citreiz var visādas muļķības sadarīt bez viņa. Un viņš deva tādu gudrību, ka mēs veselu nedēļu vispār nekomunicēsim.
Ne caur internetu, ne arī uz jauniešu dievkalpojumu iesim kopā, ne uz svētdienas dievkalpojumu. Tā kā mēs vispār nekomunicēsim, nesazvanīsimies un tikai lūksim Dievu. Un es atceros, pēdējā diena bija sestdiena, sestdienas vakars, un svētdien tad būtu tā diena, kad tā kā tas lēmums jāpasaka, bildina vai nē. Bet to bija izdomājis tikai tu, es jau nemaz nezināju, vai tu man gribēji, ka tu gribēji man bildināt. Kāpēc tad mēs nekomunicējām nedēļu? Es neatceros, bet nebija runa par bildināšanu. Vispār nebija runa par kaut ko. Varbūt, ka tas vienkārši aizmirstas. Nē, es neesmu aizmirsis. Es jau tad nebūtu aizlaidusies lapās. Nē. Tad labi, kad arī to nesaprati. Un es jau biju nopircis sadarināšanās grēdzenu un tādu ar mazu briljantiņu. Riktīgi tādu ļoti smuku, smalku. Un, jo man bija jābūt gatavam. Bet sestdienas vakarā es lūdzu Dievu, un es tajā laikā lasīju kādu kristīgu grāmatu, kur viens mācītājs stāstīja, ka viņš, sakot, es lūdzu, un lūkšanas laikā Dievs rādīja tādu tā kā vīziju, maizi ar nazi, un es neko nesapratu, saka, Dievs neko nesaprot maizi, un nazis griež maizi. Bet svētdien mācītājs tieši saka svētrunā, viņš saka, lūdziet, ja jūs lūdzat maizi, tad es jums nedodu čūsku, vai es nedodu jums akmeni, es jums nedodu kaut ko sliktu. Un es sapratu to vienu, tā bija kā atbilde, man vienkārši ir jālūdz. Ka Dievs vēl Agnesi man nedod, bet man ir viņa jāizlūdz, jālūdz pēc viņas. Un tā arī bija. Pēc tam mēs pārnājām, un Agnes teica, ja es būtu viņu bildinājis, tad es būtu dabūjis kurvīti. Tā, pagāja, turpināja lūgt, un tad pēc gada tad jau bija viss skaidrs. Kādu sapratu, ka tomēr jā. Dievs man uzrunāja ļoti skaidri. Pastāst. Es biju tādā kristīgā vietā, Tezē, Francijā. Tu aizbrauc uz Franciju, un es aizbraucu uz Somiju. Jā. Un es pat atceros joprojām to vietu, kur Dievs man ļoti skaidri pateica, ka, ja man Mārcis bildinās, man viņš ir jāprec. Un pēc 2 nedēļām tu man bildināji. Tā kā man bija skaidrs. Jā. Kā, ja tu bildinās, tad man tev ir jāprec. Nu re. Paldies Dievam. Paldies Dievam. Jā. Tā mēs arī. Tad es bildināju, pēc 2,5 mēnešiem mēs apprecējāmies. Un tas sanāca gandrīz pēc dažām dienām gads, kopš tās dienas, kad teicu, vai mēs sākām oficiāli draudzēties līdz tam, ka mēs apprecējāmies. Nepagāja vesels gads, bet tā kā nav tik ilgi jāgaida. Jā. Es tev pirmo reizi noskūpstīju, tad, kad mācītājs pateica, ka tu esi man sieva. Es tev arī. Jā. Tikai es baigi, tu man nobučoji. Kad? Man liekas, tā bija mana dzimšanas diena. Es jau kaut kādu nedēļu jūtu to pieskārienu. Ļoti sensitīvs. Nav tā, ka es nemaz gāju no to vietu, bet es vienkārši atceros to sajūtu. Man liekas, ka tur visu laiku kaut kas ir tāds piespiediens. Ieliks. Jā, tā kā tas ir tā. Mēs tā nospraudām tādas robežas no paša sākuma, kad mēs negribam, kad tās fiziskās robežas būs līdz kāzām, ka mēs nepārgulēsim, ka mēs arī neskūpstīsimies, jo tāda ideja tāda, kad ja tu tur, kur tu iepriekšējā reizē apstājies, tad tu nākošā dienā sāc. Un tāpēc tās robežas mēs nospraudām ļoti agri jau ļoti tālu, kad mēs neskūpstīsimies. Tā kā parši. Un seks arī nebūs. Seks arī nebūs. Jā. Jā, jau varbūt seks, bet nav skūpstīšanās. Bet tā kā mēs nebija neviens, ne otrs. Jā. Labi, pastāst, kādas darbības un rīcības ir palīdzējušas saglabāt mūsu laulību gada garumā? Šo gadu garumā. Kādas rīcības un gadījumu rakstura uzvedība?
Nu, tad tagad var dalīties tām patiešām vērtīgajām lietām, ja? Nu jā, jo nav jau nekāda problēma apprecēties, vai ne? Svarīgi ir tā kā ilgi un laimīgi. Es domāju, nu ko es tur varu daudz domāt. Tas vienkārši, kas reāli strādā, kas ir ļoti svarīgi, arī pēc gandrīz 19 gadiem, tas ir laiks. Nedalīts laiks, nedalīt uzmanība viens otram. Jo kā jau var būt blakus, var pat būt vienā gultā, var sēdēt pie viena galda, bet var nebūt kopā. Jā, savās domās var būt kaut kur citur. Viens var būt darbā un kalpošanā un projektos un risināt visādas lietas. Tu par sevi. Par tevi, jā. Un tāpatās var arī vienkārši, kas ļoti izplatīti sēdēt kaut kādos sociālos tīklos, čatot, risināt kaut kādas, sekot pasaules lietām, vai ar draugiem būt kopā, bet nebūt tieši ar to pašu svarīgāko cilvēku. Ir jau tikai viens cilvēks, ar ko slēdz derības, ir vīrs un sieva, viņi to par vienu miesu. Bet ja viņi savās domās ir kaut kur citur, tad viņi tā kā visu laiku plēšās pušu. Un tas laiks, pēc jā, mēs meklējam ik pa laikam to, kā atsvēdzināt to, kā būt kopā. Zinu, kad es tev devu to apsolījumu. Uz randiņiem. Tieši tā. Mhm. Tu man pieprasīji, Mhm. gandrīz vai es tev vedīšu uz randiņiem, un tad mēs tā nospraudām vismaz reiz 2 nedēļās mēs skejam. Jā, kaut kādu kafejnīcu pasēdēt un vai pēdējā laikā mums gan vajag vairāk laika. Mums patīk tāds garāks laiks kopā, un tas ir visu laiku kaut ko interesantu vajag. Tāpēc, ka mums arī bērni ir izauguši lielāku, viņi var palikt vieni paši mājās, viņiem jau tāds vecums ir. Jā. Līdz ar to vairs nav jādomā, kur atstāt bērns. Tā kā īstenībā jau tā laulība, viņi ir tā, ka tur tas visu laiku, kā iet kaut kāds gads, klāt, tā mainās situācija. Ja? Piemēram, apprecās, un tad ir tikai 2-1. Un tad viņi tur mēģina lipināties kopā. Un pirmie mazie konfliktiņi, vai tieši otrādi, nav nekāda konfliktiņa. Bet tad ir piesakās viens bērniņš, varbūt otrs, varbūt nākošais, un tā var līdz daudziem bērniņiem aiziet, jā. Tā grūtniecība, jā, un tad ir pēcdzemdību periods, un tad ir tas mazais bērns, kas ir visur iet, visur kustās, un tu tikai to vien dari, kā skrien viņam pakaļ un kaut ko mēģina viņam nodrošināt labus apstākļus, un tas ir pavisam citādāk. Un tad viņš sāk iet bērndārs, un tad viņš sāk iet skolā. Un tad viņš slimo. Un tad viņš slimo. Un tad sākās pubertātes vecums, kas rauj jumtu nost vecākiem, jā. Un visu laiku, un tas nav tā, ka tu aprecies, un tad tev liekas, nu pirmie 2 gadi mēs iepazīsimies, un tad mums viss tur tā aizies tā forši tādā ritmiņā. Bet tā tas nav. Visu laiku tā laulība mainās. Visu laiku viņa ir dinamiski. Ja? Un tad kādreiz braucām taču visu laiku kaut kur ar bērniem kopā, visādos ceļojumos. Mēs vienmēr esam bijuši ekspedīcijās visādās. Katru sestdienu, svētdienu, piekdienu mēs kaut kur braucām. Un tad pienāk viens brīdis, kad bērniem ir pubertātes vecums, tīņu vecums. Mēs vairs negribam, mums nepatīk tas. Un tad bija vienreiz, otrreiz, varbūt cīņa par to, ka jā, ģimenē jābūt kopā, un tad jau tie bērni atdalās no vecākiem. Un tad mums ir jāsāk dzīvot atkal kopā. Mhm. Atkal būt divatā. Jā, tas ir, es atceros, ka tad, kad vēl bērni bija maz, 3 un 5 gadi, tad bija kaut kāds laiks, mēs teicām, ka tagad istabā nenāciet, mēs aizslēdzām guļamistabu ciet, teicām, laimīga mamma, laimīgi vecāki, laimīgi ģimene, vai laimīgi vecāki, laimīgi bērni. Un es teicu, tagad ir laiks mums divatā. Jo ja tā dala tās lomas, vispirms mēs esam vīrs un sieva, pēc tam mēs tikai tālāk, pēc prioritātes mēs esam vecāki, un varbūt pēc tam kļūstam par vecākiem, bet tā primāri visu laiku saglabāt, ka mēs esam vīrs un sieva. Un nekļūt par mammu un tēti, nekļūt par vēl kaut ko. Jo kaut kādā brīdī bērni aizies projām, un tad
Mēs Oi, paliekam 2. ja mēs esam tikai mamma un tētis, tad mēs zaudējam to lomu, mēs pazūdam. Tāpēc citreiz ir tās pusmūža krīzes, 40 gadnieku krīzes, bet tā kā visu laiku koptās attiecības divi tādi. Ko mēs šobrīd darām? Nu, ko mēs darām? Šobrīd mēs ejam garajos pārgājienos. Mēs esam atklājuši pēdējos 2 gados, ka var doties tālajos pārgājienos. Mums mērķis noiet 2400 kilometrus. Šobrīd esam nogājuši 280, liekas, jā, 280, jā. Tā kā, kad mēs abi skatāmies, ka mums ir brīvs laiks, ar mašīnu dodamies, tagad sanāk kaut kādas 7 stundas braukt, kur tā taka ir, tad ejam 1 nedēļu, un tad braucam atkal apakaļ. Un tad es atceros, pagājuši gadu mēs sākām to, un pirmajā dienā man bija tāds jautājums, ko es te daru? Kāpēc es te atbraucu? Jo bija diezgan aizņemts. Es varēju visu kaut ko vēl strādāt. Pagaid, kāpēc es esmu te? Tas ir ieguldījums mūsu attiecībās. Jo man kā vīrietim vajadzīgs tas mērķis. Kāpēc es to daru? Es ieguldu attiecībās. Skaidrs. Ļoti labi. Tā tad eju. Un patiesībā ļoti interesanti. Visādi piedzīvojumi. Mēs šosar uzkāpām kaut kādā 40 metrīgā klintī, jo vienkārši nāca virsū jūra un tur vairs nebija kur palikt. Es nezinu, vienkārši Dievs deva tādu adrenalīnu un uzkāpām augšā. Jā. Bet nākošā dienā tu pāraugi muskuli. Un es tev nesu, es tev glābu. Tu mani stiepji, jā, pat uz mašīnu. Jā. Un aizkustinājums emocionālā apraudājums. Jā, tu sāk raudāt, tāpēc es tev sāku mierināt. Jā, es tev pa telefonu zvanīju, es dabūju mašīnu, viņa aizvedīs mūs līdz mūsu mašīnai kaut kāds 15 minūtes. Un es saku, ko tu man gribi teikt, es nevaru parunāt, man kamols kaklā, es no tā emocionālā, ka man ir jāglāb mana sieviete. Jā. Jā. Kas vēl? Nu jā, tas laiks, šis ir svarīgi. Izprast, ka tas, kad ja vīrietis praktiski visu laiku ir viens un tas pats, tad ir, es esmu precējies ar, tā vienkārši sakot ar 4 sievām, bet varētu teikt, ka ir pat vairākas. Tā pavisam vienkārši skatītājiem var pateikt, ka ir 4. Kāpēc 4 vai 8 vai 32 sievas? Nu, ko tu esi iemācījies par mani? Tāpēc, kad viena menstruālā cikla laikā, viena perioda laikā, sieviete ļoti mainās. Un pašā sākumā mēs par to ļoti, ļoti strīdējāmies. Es nevarēju saprast, kā tas var būt. Tikko bija tāda mīlulīte, tik draudzīga, un pēkšņi visu, ko es daru nepareizi. Es nesapratu, kas ir noticis. Vienkārši prāts brauc projām un nevar tas apjukums, es negribu teikt izmisums, palīdzi, kas notiek. Bet tāds īsumā tad, jā, es zinu, ka vienkārši iepazīt sievieti, kā viņa mainās, teiksim, viena menstruālā cikla ietvaros, jo tur ir dažādi hormoni, dažādas lietas notiek, un tāpēc arī sieviete mainās līdz ar šiem hormoniem. Jā. Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi zināt. Es pat zinu labāk. Man ir labāk. Labāk, jā. Jo man tas arī, jā, kāda diena un kad tas ir. To es zinu labāk. Ko? Kas vēl ir svarīgi? Es domāju, arī komunikācija ir svarīga. Viens ir laiks un kaut kāda sievietes iepazīšana, bet arī komunikācija runāt. Un mums ir bijis ļoti svarīgi, kad mums, ja mēs salacamies, tad mēs esam kā tāda itāļu ģimenīte. Mēs kaut ko... Vairs jau ne. Ik pa laikam mēs esam gan. Varbūt tu. Labi. Bet tu pavelcies līdzi, jā? Tā, ka tu nemaz ar tāds neesi. Bet, jā, kad ir ļoti svarīgi, ja mēs, mums ir bijuši kaut kāda tāda izlecieni, ja kā mēs smejamies,
skaļa diskutēšana, tad ir ļoti svarīgi, kad pirmkārt vīrs un sieva guļ kopā. Nav tā, kad aiziet pēkšņi uz 2 gultām, jo mums, piemēram, mājās ir vietas, kura aizvākties aizvainojumā uz citu gultu. Lai saule nenoriet jums dusmojot. Tieši, bet tas bija otrais punkts. Labi, labi. Jā. Pirmais bija, kad joprojām guļ kopā, neiet katrs uz savu istabu, un lai saule nenoriet dusmojoties. Jā. Tas ir bijis ļoti svarīgi izrunāt līdz aizmigšanai, jo, ja guļ, tad izdomā visādas papildus pasakas, papildus šausmu stāstus un trillerus, un tad tu no rīta jau pamosties ar tādām neizgulētām, pietūkušām acīm, un tur ir drāma apakšā. Lielāka drāma nekā vakarā aizejot gulēt, ja būtu izrunājuši. Jā. Es atceros, pitreiz īpaši sākumā, ka mēs aizmigām, un nē, nevar aiziet gulēt. Labi, lūdzu, piedod. Un tad, tas ir pateikts, no rīta var sākt ar jaunu, tā kā jaunu lapu šķiet. Es atceros, ka man diezgan sit ārā tavs raksturs. Jā. Jo tu esi tāda tieša, tad, kad mēs draudzējāmies, tu jau vadīji bankas filiāli, un tu esi dabiski tu jau, kad es teiktu, kādreiz sētā jau komandēji visus zēnus, un tu esi dabisks līderis. Es esmu audzis tā mierīgā vidē. Viens bērns ģimenē, kādas drāmas, kādas cīņas tur var būt vispār. Man patīk miers. Ļoti mierīgs cilvēks. Tā kā mierīgs itālis. Nē, bet tā kā, un man kādu laiku es tev ļoti mīlēju, bet man tiešām sita ārā šis te tas tiešums, un tas vienkārši es nesapratu. Bet tad es par to problēmu nesu Dievu priekšā, vienkārši lūdzu, un es atceros ar vienu mācītāju, es tā sapratu tādu atziņu, ka Dievs nav kļūdījies, ka Dievs vīram iedod tādu palīgu, lai viņš kļūtu par labāku vadītāju. Un tad es sāku domāt, ja Dievs man ir iedevis tādu sievu ar tādu raksturu, ar tādām dāvanām, tādām spējām, tad tas ir man vajadzīgs, lai es kļūtu par labāku vadītāju. Un tieši tā arī ir. Kaut kāds pirms kādām sapulcēm es tev jautāju, Agnese, kā tu vadītu? Nevis izmantot tā kā pret to, nē, tev var jābūt tik mierīgai un klusai. Nē, bet ko es no tā varu paņemt un tā kā tādu labumu gūt? Un man nāk prātā tas, kad no Ādamam taču arī bija sieva. Sieva Ieva. Un tad, kad viņi nāca ar to kārdinājumu, gribi to augli, tajā brīdī viņš varēja kļūt par labāku vadītāju. Viņam vajadzēja pateikt, nē, Dievs teica tā. Un viņš vienkārši neizturēja to un pakļāvās. Tā kā viņš tajā brīdī varēja kļūt par labāku vadītāju. Dievs nebija kļūdījies. Man gan tavs raksturs ļoti patīk. Paši. Vai ir vēl kaut kāds, ko tu gribētu pateikt? Par šo nē. Labi. Tavuprāt, Dieva Jēzus ietekme uz mūsu ģimeni, kā tā ir? Kā ticība ir nākus par labu mums? Milzīgi vienkārši. Es pat, man liekas, tā, nevar atraut to visu tā, teiksim, Kristus, Bībeli un ticību, jo es esmu kristieti jau no 16 gadiem. Tad ir 16, es zinu, cik kad es kļuvu kristiete. No 16 gadiem, jā, un man liekas, es jau vairāk esmu, šī, teiksim, ticības dzīvē nekā neticības, un es esmu jau caurvījusies, caursakņojusies un paņēmusi tās vērtības, kas Bībelē ir rakstīts, un esmu sapratusi, ka tās ir
Tām ir ļoti būtiski ietekmi uz to, kas es esmu, kāpēc es esmu. Un laulības dzīvē pilnīgi noteikti. Praktiski visu laiku. Bībele nav tikai par lūkšanu, par gavēšanu. Tur ir ļoti praktisks lietas laulībā. Ļoti praktisks. Ja mums tādas nebūtu bijušas, tādas vērtības, kas ir Bībelē, es nezinu. Tu taču, kā tu saki, ar manu raksturu. Jā. Mums ir tas viens pamats, un nav tā, ka mums katram kaut kāds savs pamats. Tavas emocijas un manas emocijas, manas sajūtas, manas domas vai tavas domas, bet mums ir viens, un mēs atgriežamies visu laiku pie Bībeles, pie tādām dzīvām attiecībām Dievu, un Dievu vārds runā. Jo nav tā, ka laulība ir vienkārši tāds medus mēnesis visu mūžu garumā. Tur nāk kaut kādas izaicinājuma problēmas. Citreiz kaut kādas lietas saprot, kā es par to varēju sadzīvot 15 gadus, un tad tā kā piesakt tām lietām karu, un tad vienkārši ar Dievu spēku, Dievu palīdzību tās risina. Un tad es atceros, piemēram, vienu lietu, kad bija kaut kāds tāds diezgan tāda apkārt bija dažādi apstākļi, kas ietekmē, un mēs, man liekas, diezgan daudz kaut kādas domstarpības bija pirms vairākiem gadiem. Un tad viens draugs man teica, tev ir jābūt kā Jēzum, tev ir jānomirst savai taisnībai. Es domāju, un tas bija tik atšķirīgi no visām domām, ko bija teicis, kas tas tāds ir, ko tas nozīmē? Viņš saka, jā, tev ir jānomirst tāpat kā Kristus nomira par savu draudzi, jo vīrs un sieva ir portrets tam, vīrs ir kā Kristus un sieva ir kā draudze, un ko Kristus izdarīja, viņš atdeva savu dzīvību par grēcīgo draudzi, par grēciniekiem, un tad sapratu, pat ja man nepatīk tas, ko Agnes saka, nezinu, tas varbūt tikpat, man liktos tas kā grēks vienalga, bet man ir jānomirst savai taisnībai, man ir jāupurēs viņas dēļ. Un es redzēju, ka tas izmainīja to, ka nevis es centos izcīnīt, ka viņa piekrīt man, bet pateicu vienreiz savu domu, varbūt otrais redzēju vēl uz kašķīti, vairs neko neteicu. Es tajā brīdī nomiru savai taisnībai. Es redzēju, kā svētais gars mūsu attiecībās kaut ko sāk mainīt, kad tu vairāk sāc uzticēties, pakļauties, nodoties man un kaut kādās lietās. Pēc kā pusgadu, piemēram, skatos, viņi pateica tieši to, ko es pateicu, par ko es būtu cīnījies, bet, svētais gars bija izmainījis viņas domas. Nevis es panācu, ka viņi man salūza manā priekšā. Jā, bet tās vienas otra laušanas jau ir bijušas, un tāpēc tās no tavas puses ir bijis tā, ka... Kas salūsta? Nē, ka tu mani lauz, jo tu esi iedomājies, kas man ir jādara kā kristietei, ja, teiksim, nevis tu kā sievai vai kā māmai vai kas, bet kā kristietei, ka tu tā kā uzspied man savas domas, kas man kā kristietei ir jādara, kādām dāvanām man ir jābūt. Un tad tu mēģināji man iespiest, 3-stūrīti iespiest 4-stūrītī. Tādi bērniem bija tādas spēlītes, 4-stūrīti caurumiņš, un tad tu spiedi to 3-stūrīti. Un ja viņš negāja, tad tu paņem ar aizmuguru ar āmuriņu daudz, un tad kaut kas tur šķiebjās un lūst gabaliņš pa gabaliņam nost. Bet, ja šīs kristīgās vērtības nebūtu, patiesībā tas ir tāds laulības krahs. Mēs varējām pagriezt viens otram muguru, pateikt, tu beidz man te mocīt, beidz man uzspiest, mēs domājam atšķirīgi, mēs rīkojamies atšķirīgi, mēs runājam atšķirīgi, mums nekā kopīga nav. Kāpēc mums ir jāturpina laulība, ja mums nekā kopīga nav? Bet patiesībā nav jau runa par to kopīgo vai nekopīgo, bet pieņemt to atšķirību, kā es joprojām esmu individuāla personība un Dievs uz mani runā, kā viņš runā, es esmu ar savām dāvanām un man nav protams, sieva ir zem vīra ģimenē. Un neskatoties varbūt uz tādu manu ātrāku un skaļāku raksturu, es cenšos
cenšos, nu, ka mūsu ģimenē tā tas arī ir, bet tomēr ir tāds, kad ir arī tas tavs Dieva skatījums uz tevi, kas tu tāda esi. Jo es jau nepazūdu kaut kādā vīra ēnā. Es esmu viņam partneris. Es esmu nevis mugursomu uz viņu pleciem, ko viņš nes kā tādus dzīves nastu, bet es esmu partneris viņam blakus. Nu tā, un tad to arī kaut kā mēs esam mācījušies, un Dievs ar tiem konfliktiem ir mācījis, ka nevajag uzspiest sievai to ne tikai, kas viņai ir, kas viņai būs jādara, bet arī to kristīgo vērtību. Jā, tas arī Dieva bērns. Un es domāju, tās ir tās arī tas vērtības, ko es ļoti novērtēju tevi. Tev ir tā dievbība, tev ir tavas attiecības disciplīna ar Dievu. Es domāju, kas vēl ir tās īpašības, ko es ļoti novērtēju. Nu, tas pats svarīgākais ir ka tev ir dievbība, tev ir personīgās attiecības, ka tu lasi Dievu vārdu, ka tu lūdzu, ka tu paklausi viņu vārdam, uzticies viņu vadībai, vadies pēc Dieva vārda. To es ļoti, ļoti novērtēju. Ka tu esi uzticama, uz tevi var paļauties, tu nemelo to, ko tu pasaki, ar tevi ļoti viegli. Jo tas, ko tu pasaki, tu to arī domā, man nav jāuzmin, ko tu domā. Un es varu pateikt arī tev, ko es domāju. Es par to neapvainošos. Nu, man tas tādas nekādas emocijas neizraisa. Labi, un tā kā mums ļoti viegli, ka nav jādomā, kā to ietērt 10 puķu pušķos, lai pateiktu, vienkārši tā ir, tā nav. Man tas, es gribētu, ka dara citādāk vai kā. Nav nekādi hamburgeru principi. Man kādreiz vīrs izmantoja to hamburgeru principu, viņš bija visu kaut ko samācījies, bet es, kad strādāju... Hamburgers ir pasaka kaut ko labu, tad pasaka to gaļiņu. To sliktumiņu, pēc tam atkal labu. Jā. Bet es bankā visu šitos principus psiholoģiskos, kā apstrādāt cilvēks, bija iemācījusies, un mums bija tādi vadītāji kursi visādi, un tur vienmēr lika iekšā, kā strādāt ar personālu, un es tos visus hamburgeru principus un visus atkodu, un tas man uzvilka vēl vairāk. Es to nevarēju izturēt, ka pret mani to izmanto, jo kur ir problēma? Nu, tev nav jāsauc divas labas lietas par mani, jāpasaka tā sliktā. Nu, beidz vilkt laiku garumā, pasaka, kas tev ir, un ķeramies, vērsim pie ragiem un izdaram tā, kā vajag darīt. Nav vajadzīgs teikt kaut kādas vēl te buferīšus, nu, tādas būvēt. Nu, tādas esmu, man nepatīk, un tas man ļoti nervozēja, kad es redzēju, ka visu šitos psiholoģiskos elementus pret mani izmanto. Var vienkārši pateikt. Paiet kaut kādu laiku, kamēr mēs iemācāmies, kas ir otrs cilvēks un kā runāt. Un, jā, nav tā, ka tu ieej laulībā, jau viss ir gatavs. Ka tev, nezinu, varbūt nav vajadzīgi 5, 10 gadi, kamēr tu iepazīsti, un tad jā. Un tagad es pieņemu lēmumu, ar šito var precēties. Es saku, nebūs neviens ideāls. Ir, kā viens draugs man teica, ka tev ir, varbūt kāds uz pasaules ir 10 balles, bet tad būs ļoti daudz sievietes, kas būs kaut kur 7, 8, 9. Viņš saka, nevajag ierobežot tev tikai uz to 10, nezinu, pavadīt 10, 20 gadus, kamēr tu viņu atradīsi, un tad varbūt nekad arī neatradīsi. Vienkārši, jā, plus mīnus, tā kā Dievs vada, tu aprecies, un ko es gribēju teikt, kad cilvēks personība ļoti būtiski nemainīsies. Citreiz varbūt kāds nāk ar tādām rozā brillēm. Es to otru pārveidošu. Neko tu nepārveidos. Ja tu esi tāds gatavs dzīvot, veidot kopā, tad ej uz tām attiecībām. Ja tev liekas, šito toču es nevarēšu, tad tā arī būs. Jo tas viss ir tāds sadarbība, komunikācija, runāšana. Kaut kur pieslīpēšanās, nevis celt tādas 2 valstības, bet celt tādu vienu kopīgu, stabilu valstību uz Jēzus Kristus pamata. Kāds ir mans atbalsts tavā kalpošanā? Kāds tad ir? Kāds tad ir? Es jau te varētu sev saslavēt. Ka es kaut ko nepasaku nepareizi.
vai par maz. Viena lieta, jā, tu man baigi daudz neko nesi. Man vajag daudz neko nepalīdz. Jā, es tev, tā kā, tas arī kaut kur ir mācījis man, ja palīdzējis man būt tādam patstāvīgam un neprasīt, lai mani visu laiku kaut kā stutē ar labiem vārdiem un teikt, vai kāds tu malacīts, cik tev forši šodien sanāca vai kas. Bet bija tāds laiks, kad tu prasīji atzinības vārdus no manis, Jā, un man, nu, tā kā man tas tiešums, un es nevarēju melot, tad man citreiz nācās pateikt taisnību, ka man bija kaut kādas lietas, kuras man nepatika, un tad tu atkal apvainojies. nē. Bija Nezinu. gan, jā, un kad tev sāpēja tas, ka es varēju pateikt kaut ko, nu, kas neizdevās baigi labi, jā, un tā, bet Nu, 5 mīlestības valodas grāmatas mums nestrādā. Tā palīdzēja mums iepazīt, ka tādas vispār ir. Kaut kur mēs centāmies, tā kā, bet, nu, kāda mums tā grāmata nestrādāja, jo kā tu dabiski parādi mīlestību, tā tu parādi. Nu, ja tu neesi radīts teikt labus vārdus, nu, labus vārdus, netieši sanāca tā, bet tad nu, pēkšņi tagad izspiest, nu, mums tas vienkārši nestrādāja. Vienkārši tur ir vienkārši jāmīl. Vienkārši jāmīl otram. Un jāparāda tā cieņa, respekts, drošība, jāļauj izpausties. un arī ir jāpasaka, ko tu gribi. Mēs, piemēram, esam iemācījušies pateikt, ko mēs reāli gribam. Nu, piemēram, es redzu, ka ir Mārcis ir pūcīgs no rīta, jā, vai viņam ir kaut kāds nejaukais es, jā, un tad es viņam prasu, nu, kas ir? Nu, es esmu iemācījusies. Nekas nav, neir, jā, vai kaut kas, un vienkārši uzdot to jautājumu. Tu man neesi sen apķērusi? Nē, bija vienreiz tāds gadījums. Staigā pūcīgs, nu es taču redzu, ir pilnīgi tāds, nu, neģīmī, ja, tur pilnīgi tāda neveselīga attieksme, un kā kaut ko es pasaku, tā nav nekas paprātam, nekas nav labs. Kaut kā tas jāpievērš tā uzmanība. Jā, tagad tāds niķīgs bērns, tieši tā. Un tas bija tāds viens mirklis, viņš salūza, jo es nesapratu. Nu, tā kā ēdiens ir ok, laiks ir ok, mēs tajā dzīvojamies. Un man liekas, tas bija Covid ierobežojuma laikā, un mēs vienkārši esam jau spiesti būt 24/7 kopā. Bet beigās es nesaprotu, visu, ko es daru, nav labi. Un beigās viņš pateica pēc kaut kādām 3 dienām, viņš saka, vai tu esi pamanījusi, ka tu mani neesi samīļojusi? Es domāju, nē, es neesmu pamanījusi, jo es vispār nepamanu, vai es kādam pieskaros, vai kāds man pieskaros. Man nav svarīgi, man nekad nav bijusi svarīga pieskaršanās. Pieskārieni, es viņus nepamanu. Es nepamanu, vai es kādam pieskaros vai nepieskaros, mīļi vai vispār pieskaros. Kur nu vēl vairāk kāds man pieskarās. Tas vispār nav manējā tādā radarā. Es vispār nepārbaudu šo funkciju pieskārienu. Tas man nav svarīgi. Un es teicu, bet tu nevari pateikt, atnāc mani apķer. Nu, teica, un deva kaut kādu signālu, tā kā tad jau bija tas mērs pilns. Un varbūt tas bija tas veids, kā pateikt, samīļo mani. Es arī esmu šeit. Man vajag pieskārienes tagad. Bet mēs iemācījāmies, ka kaut kas pamainījās, kad tagad tas mīlestības trauciņš ir pilns, tad tā kā nepieprasa otram, un tad tas atkal nāk dabiski. Tas, man liekas, līdzīgi tā kā vakums, kad tu tā kā spiedi, tad tu radi tādu pretreakciju. Man to vajag, es pieprasu to, un tev tā kā, es tā kā gribu beigt vairāk no tā cilvēka. Bet tā, kad tu izrunā, protams, un tad tā kā dod tam otram cilvēkam brīvību un saka, es gribētu man apskauj, bet nepieprasa, ka tu esi piepildīts. Tad tas rada kā tā šķiedze, viņa tā kā ievelk iekšā, viņa tā kā ar vakumu tev tā uzreiz apķer. Nu tā kā tas tā apusē arī viss notiek. Un, tā, es domāju, ka mēs esam diezgan daudz runājuši, un kad tas arī vēl daudz ko stāstīt, bet tas arī tas, ko mēs gribējām pateikt. Vai ir kaut kāda odziņa beigās, ko tu gribētu uzlikt par teikt? Virsū, tirsīt.
Tu esi man odziņa. Jā, tas ir man kūciņ. Labi, paldies. Tas bija tas, ko mēs vēlējāmies ar jums dalīties. Jā, liels sirsnīgs paldies par jūsu stāstu. Tiešām ir jūtams, kad jums ir gadu pieredze laulībā, jūs esat slīpējušies, bet tāpat laikā neesat pazaudējuši to humoru, to mīlestības dzirksti, to sapratni. Un tas patiešām bija ļoti, ļoti vērtīgi un svētīgi, un lai Dievs svētī jūs, un tad jau tiksimies noteikti kādu citu reizi.